Tāds agrākais sludinātājs, kurš tika saukts par sludināšanas princi, Čārls Spērģens, viņš teica tādus vārdus, ka pienāks laiks, kad draudzēs gani nebaros aitas, bet klauni izklaidēs āžus. Un ja gadījumā šeit mūsu vidū ir kāds, kas nav āzis, kas grib izklaidi, bet gan avs, kas grib mācīties un saprast Dievu vārdu, tad aicinu jūs šodien noskaņot savus sirdis un ieklausīties šajās dažās minūtēs, kas mums būs. Jo viegli ir izdziedāt vārdus, es piedaru tev, es atdodu visu tev. Grūti ir tad, kad tas patiesi ir jādara. Un Dievam ir patīkama paklausība, nevis āršķirīgas izpausmes. Tās āršķirīgās izpausmes ir liekas, tā ir patiesībā Dieva zaimošana un ģirgāšanās par viņu, ja mēs patiesībā negrasamies dzīvot tā. Un šodien mēs lasīsim no 1. Pāvila vēstules Timotejam 6. nodaļas 3. panta. 3 raksturvietas, bet es apskatīšu daudz vairāk, un jūs varat, pierakstīt mājās, pastudēt un apskatīt, vai tas, ko es saku, vai tas tiešām ir tā un sakrīt ar kopējo Bībeles mācību, vai arī nē. Bet iesāk gribēju uzdodot šo jautājumu, kas bija ierakstīts virsrakstā jums šodien. Sašķēlusies kristietība. Varbūt jūs varat man ar roku kustībām nodemonstrēt, vai jūs domājat, ka šodien kristietība ir sašķēlusies? Ja jā, tad paceļ roku augšā, ja nē, tad turat roku zemē. Es redzu 2 rokas, uzskatu, ka ir sašķēlušies, pārējie vēl domā, kādi kautrīgi ceļ savas rokas. Kāds tur nevar īsti saprast. Jautājums ir, protams, vai pastāv tāda lieta kā remdeni kristieši un tad dedzīgi vai radikāli kristieši, vai kādreiz esmu runājis ar kādiem ticīgiem cilvēkiem, un viņi man ir teikuši, jā, es ticu Jēzum, bet es neesmu tik radikāls, vai es neesmu reliģisks, es neesmu reliģijos. Un jā, protams, kad mēs skatāmies uz Bībeles mācību, mēs redzam, ka būs kādi, kas ieies debesu valstībā, bet tā kā caur uguni, pliku un nabaga, bez nekādām balvām, bez nekā, jo Kristus nopelna dēļ mēs tikai debesīs varam nokļūt, bet būs kādi, kas būs nodevušies vairāk, kas būs aizlieguši sevi vairāk, kas būs kalpojuši, kas būs īstenojuši to viņa gribu pilnīgākā mērā un paklausījuši Svētā gara balsī un Svētā gara vadībai, un tie saņems balvu. Bet pirms mēs apskatām šo jautājumu par kristietību un vai tā ir sašķelta un vai tas ir Dieva plāns, ka esam sašķelti, vai arī tieši otrādi tas ir velna uzbrukums, ka kristieši savā starpā ir sašķelti, es gribētu, lai mēs drusku atceramies, ko nozīmē būt kristietim. Un kā mēs zinām, apstākļu darbu 11. nodaļā bija rakstīts tas, ka Antiohija bija pirmā vieta, kur Kristus mācekļus sāka dēvēt par kristiešiem. Iespējams, ka tas bija tāds kā lamu vārds, jūs tur, kas gribat līdzināties tam sektantam Kristum, varbūt atkal citos gadījumos tas bija kaut kas, kas bija vienkārši apzīmējums, neobligāti lamu vārds. Bet mēs šodien staigājam un lepojamies ar to, ka esam kristieši, vai ne? Bet ko nozīmē būt par kristieti? Tu neesi kristietis, ja tu neesi māceklis. Un būt par mācekli tas arī kaut ko nozīmē. Un tātad Lūkas evaņģēlija 9. nodaļā, 23. pantā, las no revidētā tulkojuma, Lūkas 9.23. Tur rakstīts, Jēzus teica saviem mācekļiem, ja kāds grib man sekot, tad tāds, lai aizliedz sevi ikdienas, ņem uz sevi savu krustu un staigā man pakaļ. Tātad Kristus māceklis ir kāds, kurš tic tam, kas viņš ir, un ir atstājis savu agrāko dzīvi, savas agrākās ambīcijas, sapņus, savu paša kārības un grēkus un agrāko dzīvesveidu, lai sekotu un piederētu viņam vien. Ne tikai dziesmā, bet reāli dzīvē. Tāds ir māceklis un tāds ir tas, kurš cienīgi var nesāt šo vārdu kristietis. Ja ir cilvēks, kurš nedzīvo kā Kristus māceklis un sauc par kristieti, tad tas ir viens no baušļa pārkāpumiem, kur ir teikts, tev nebūs Dieva savu kunga vārdu nelietīgi valkāt. Ja tu saucies sevi par kristieti, bet tu nedzīvo kā tāds, tu pārkāpi Dieva likumus, un tas ir grēks. Jāņa evaņģēlija 17. nodaļā savukārt mēs iepazīstamies ar šo Jēzus augstā priestera lūgšanu. Jūs zināt, viņš lūdz vairākas lietas, un tostarp viņš lūdz arī par jums, par mums, kas vēlāk mēs ticēsim evaņģēlija dēļ, ticēsim uz viņu. Un tad viņš lūdza, lai mēs esam viens, lai mēs esam vienoti, lai mēs esam viens tā kā Tēvs ir viņā un viņš ir mūsos, lai mēs visi esam viens. Un tā ir viena no tām idejām, kas rada sajūtu, ka ja visi mēs esam kristieši, mums visiem ir jābūt vienotiem un visiem jābūt vienprātībai. Un visas, doktrinālās lietas, teoloģija, Dieva vārdu mācības, to visu varam nolikt malā, jo Jēzus lūdz, lai mēs esam viens. Te, protams, rodas jautājums, vai mums ir jāpiepilda Jēzus lūgšana, vai to piepildīs un atbildēs debes Tēvs, kuram viņš to arī lūdza.
Tad no otras puses grib parādīt jums raksturvietu, kas atrodam Mateja evaņģēlija 10. nodaļā, kur šis pats Jēzus, kurš lūdza tēvam par viņa mācekļiem, par viņa patiesajiem mācekļiem, kā mēs zinām, arī Pāvils teica, ka ir viltus brāļi, ir viltus ticīgie, bet ir patiesi ticīgie. Un tad par saviem patiesajiem mācekļiem Jēzus lūdz, lai viņi ir viens, lai viņi ir vienoti. Kā Efeziešu vēstulē rakstīts ir, ka Dievs ir devis kalpošanas dāvanas, lai mēs visi pieaugtu ticībā un atziņā, un mēs tādā veidā arī kļūstam vienoti. Bet Mateja evaņģēlija 10. nodaļā 21. pantā Jēzus saviem mācekļiem teica tādus vārdus. Klausieties, šis 22. pants. Viņš teica, jūs būsit visu ienīsti mana vārda dēļ. Bet kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts. Kā jums patīk šis apsolījums? Iedomājieties, mums būtu jābūt prieku un gaviļu pārņemtiem katru reizi, kad mēs atrodamies vidē, kur kāds priecājas par to, ka mēs staigājam pa šauro ceļu. Ka mēs gribam dzīvot taisnīgi, ka mēs gribam dzīvot patiesībā, jo Jēzus solīja, ka visi ienīdīs jūs. Lielākā daļa cilvēku ienīdīs jūs, un pie tā viņš neapstājās. 34. pantā viņš teica, nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes. Es neesmu atnācis nest mieru, bet zobenu. Es esmu nācis cilvēku savest naidā ar viņa tēvu un meitu ar viņas māti un vedeklu ar viņas vīrmāti, un viņa paša ļaudis būs cilvēka ienaidnieki. Un tad viņš saka 37. pantā, kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts. Un kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts. Un kas savu krustu neuzņemas un man nesako, tas manis nav vērts. Tas nav mans patiesa māceklis. Ja tev ir kaut kas ir dārgāks, kas tev ir mīļāks par Kristu un viņa gribu un viņa vārdu, tad tu neesi patiesa māceklis. Un Jēzus uz to mums norāda un uz to mums atgādina. Tā kā no vienas puses viņš lūdz Tēvs, lai ir vienprātība, lai viņi ir viens, visi patiesie mani mācekļi, lai viņi ir vienoti. Tā kā mēs esam vienoti, lai viņi ir vienoti manī. No otras puses viņš brīdināja savus mācekļus, ka jūs būsiet ienīsti. Un kas jūs drusciņi zinat vēsturi un esat lasījuši apostoļu darbus un vēstules, kā jūs domājat, kas bija tās grupas, kas visvairāk vajāja agrīnos kristiešus? Tās bija reliģiskās grupas, tā bija reliģiskā elite, tie bija farizēji, pēc tam vēlāk mēs zinām, tika izveidot katoļu baznīca un sākotnēji bija draudzīgi pret patiesiem kristiešiem, bet vēlāk kristieši tika dedzināti sārtā kā raganas, un to darīja daudz citas grupas, kas vēlāk izcēlās. Un tagad mēs ķeramies pie 1. Timotejam 6. nodaļas. Tas bija tā mazliet, lai mēs ieskicētu, par ko mēs šodien runāsim. Un tur iepriekš no 5. nodaļas Pāvils šim jaunajam kalpotājam, un šī ir pastorālā vēstule, kas ir attiecināta tieši uz kalpotāju, kur vairāk ir nodots, kas ir jādara tiem, kas uzņemas atbildību, kas ir kā vecie draudzēs. Un viņš runā par to, kā ir jāizturas pret draudzes locekļiem, kā tos ir jāpamāca, vecākos kā tēvus, jaunākās meitenes kā māsas Kristū, lai viss notiek šķīstībā un skaistā glītumā. Tad viņš runā par to, ka ir jāgodā patiesas atraidnes un vecajos un laicīgos kungus, par to jūs pagājušajā reizē runājāt. Un tā mēs nonākam līdz 3. pantam, es izlasīšu revidēto tulkojumu. Ja kāds māca ko citu, Pāvils saka, un nepiegriežas mūsu kunga Jēzus Kristus veselīgiem vārdiem, un dievbijīgai mācībai, tas vai tāds ir uzspūties un nezina nenieka, bet slimo ar prātošanas un ķildošanās sērgu, no kā ceļas skaudība, ķilda, zaimi, ļaunas aizdomas. Prātā sajukuši un patiesību zaudējuši cilvēku naidošanās, tādu, kas ar dievbijību cer iegūt peļņu. Un ja jūs lasat jauno tulkojumu, tad šī pēdējā daļa ir ļoti sagrozīta jūsu bībelītēs. Un tātad, atgriežoties pie 3. panta, mēs redzam, viņš saka, ja kāds māca ko citu, nevis to, ko Kristus ir mācījis un kas saskana ar dievbijīgo mācību, tad tas fokus mums ir jāuzliek uz to, ka tas pamats, kamdēļ ir tik svarīgi, lai mēs pieņemam, lai mēs turamies pie šiem vārdiem, ko Jēzus ir mācījis, ir tas pats fakts, kas Jēzus Kristus ir. Un ja mēs ticam tam, kas viņš ir, atcerieties, Pēters teica, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls, tu esi Mesija, gaidāmais glābējs. Un ja Jēzus ir tas, par ko Bībele mums saka, tad mums ir jāgodā tas, ko viņš ir teicis. Vēstulē Ebrejiem 1. nodaļā, 1. pantā, šīs vēstules autors raksta, Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājot caur praviešiem un uz tēviem, tas ir runājot par veco derību, dažādus vīrus un pat sievas reizēm Dievs lietoja, lai runātu savu tautu, lai tos pievērst, lai tos atgriezt no grēkiem, no maldu mācībām, no meliem.
Un tad 2. pantā rakstīts, šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur dēlu, ko viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko viņš arī pasauli ir radījis. Un tad tālāk viņš saka, cik neslīdzinām pārāks ir šis dēls par visiem, ko Dievs ir lietojis iepriekš, par Mūzu, par Eliju, par Elīsu, par Jeremiju, par visiem praviešiem. Un ja viņu vārdus jau cilvēkiem, kas Dievu bijās, bija jāņem vērā un tiem jāpaklaus, cik tad vēl vairāk šo, kurš ir pats Dievs, kurš nācis miesā. Dievs, kurš pilnībā sev atklājas cilvēkiem. Jesejas grāmatas 9. nodaļā mēs lasām 5. pantā, jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem, viņa vārds ir brīnums, padoma devējs, varenais Dievs, mūžīgais tēvs, viņa valstība ies plašumā. Šis ir tas Jēzus, kurš staigāja 2000 gadus šeit virs zemes. Tas ir Dievs, kurš kļuva cilvēks, kurš paņēma jūsu grēku, izcieta jūsu sodu, nomira un augšām cēlās 3. dienā. Viņš ir tas, kurš ir ceļš, kurš ved mūs uz dzīvi, kurš dod mums piedošanu no mūsu grēkiem un dara mūs brīvus arī šajā laikā, kurā dzīvojam. Un tamdēļ viņa vārdus mēs nevaram ignorēt. Un katrs, kurš noliedz šo mācību, katrs, kurš noliedz to, ko Jēzus ir mācījis, ko viņš ir teicis, tādu mēs neuzskatām par kristieti, mēs neuzskatām par Dievam piederošo, jo tāds ir pret Kristu, tas ir antikrists, tas ir antikrista gars, kas noliedz Kristu un viņa mācību. Ja Jēzus patiesi ir Dievs, kurš nāca miesā, ja viņš patiesi ir kungs un glābējs, tad kā gan mēs varētu negodāt to, ko viņš ir teicis? Kā gan mēs varētu nepraktizēt un neklausīt tam, ko viņš māca? Jāņa evaņģēlija 14. nodaļā, 15. pantā Jēzus teica, ja jūs mīlat mani, tad turiet manas pavēles. Mēs varam dziedāt un justies tā, ka mēs mīlam Dievu, bet ja mēs neturam dārgu to, ko viņš ir teicis, ja mēs negribam to praktizēt, tad mēs pieviļam paši sevi un pieviļam cilvēks mums līdzās. Mateja evaņģēlija 7. nodaļā, 21. pantā Jēzus saka, ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tie, kas dara man debes tēva prātu. Tajā tiesas dienā būs daudz, kas teiks, kungs, kungs, Jēzu, kungs, mēs taču tevi pielūdzām, mēs taču gājām uz draudzi, mēs taču tur ziedojām. Un viņš teiks, es jūs nekad neesmu pazinis, jūs ļauna darītāji, jūs bezlikumības, tie, kas dzīvojuši bez likuma. Jūs, kas dzīvojāt tā, it kā Dieva nebūtu, jūs saucāt mani par kungu, bet negribējāt padoties manai gribai. Un tā mēs atgriežamies pie 1. Timotejam 6. nodaļas. Viņš saka, ja kāds māca ko citu, tā ir pazīme, kā mēs varam atpazīt tos, kuri nepieder Kristum, kuri nav patiesi Kristus sekotāji. Tie būs tie, kas jums mācīs kaut ko citu, nevis to, kas stāv rakstīts, nevis to, ko Kristus ir mācījis. Kuri nepiegriežas vai nepiekrīt tam, ko Dieva vārds māca. Jums kādreiz esat to saskārušies, ka jūs dzirdat, ka kāds runā, varbūt pat jūs paši vidū vai kādā citā vietā kāds māca it kā no Bībeles, bet jūs skatāties Bībelē, palasiet 5 pāns pirms tam, 5 pāns pēc tam, jūs zināt kādas citas raksturvietas, jūs saprotat, tas nav pareizi, tas, ko viņš māca, tie ir mali, tā nav patiesība. Es nesaku, ka tas ir antikrists un jums viņš jānomēta akmeņiem, to Dievs tiesās vienā brīdī, vai ne, bet ja mēs runājam, mums ir svarīgi, lai mēs nerunājam patvaļīgi, ja mēs mācam, mēs nevaram interpretēt tā, kā mēs paši to vēlamies. Un šeit Pāvils brīdina par tiem, kas māca kaut ko citu, nevis to, ko Kristus ir mācījis, un kas nesakrīt ar šo dievbijīgo mācību, ko mēs redzam Bībelē, par ko viņš rakstīja iepriekš, bet arī kopumā, ko mēs redzam Bībelē. 4. pantā viņš saka, tagad kā var raksturot šos cilvēkus, kuri māca citas lietas, nevis to, ko Dieva vārds saka. Īpaši draudzes kontekstā. Un viņš saka, tas ir uzpūties, tas ir lepns cilvēks un nezina nenieka. Tas līdzinās šiem baloniem, kas var uzpūsties ļoti liels, bet viņš ir tukšs. Viņš neko neēdz. Un man ir bijusi iespēja ar daudziem tādiem cilvēkiem runāt, kuri ir ļoti pārliecināti un grib man kaut ko iemācīt. Un es vēl aizvien gribu daudz mācīties, saprotu, cik daudz es nesaprotu. Bet, kad tu runā, kas tāds uzdod jautājumus, kad tu uzrādi kādas raksturvietas, izrādās, ka viņš neko neēdz, viņš nevar pamatot, viņš nevar paskaidrot. Viņš var tikai parunāt tās lietas, kuras viņš kaut kur ir saklausījies. Vai kā viņam šķiet, ko Bībele saka. Lūk, tāpēc viens no tiem kritērijiem pret bīskapu vai pret presbiteru vai diakonu draudzē ir, lai viņš prastu mācīt. Viņam ir jābūt spējīgam orientēties rakstos un mācīt un zināt, par ko viņš runā.
Un kur tas noved? Tas noved tālāk līdz tātad šis raksturojums. Šis ir cilvēks, kurš ir lepns, un viņš ir uzpūties, jā, viņš ir sacēlis par to kungu, viņš neko nejādz no Dieva vārda, vismaz šajā jautājumā, par ko viņš runā, un viņš ir saslimis, tur rakstīts 4. pantā, viņš ir apsēs ar prātošanu, ar jautājumiem, ar ķildošanās sērgu, viņš ķildojas, viņš rada nesaskaņas, viņš rada pretestību veselīgai Dieva vārda mācībai. Nu, ja mēs atrodamies vidē, kur jau tāpat populāri ir neveselīgā mācība, tad varētu rasties sajūta, ka ķildes un nesaskaņas rada tie, kuri cenšas mācīt patieso un veselīgo mācību un pie tās turēties. Un ko tas izraisa šī cilvēka dzīvē? Tālāk mēs lasām, no kā ceļas skaudība. Tātad tas, ka viņš ir tukšs, ka viņš ir lepns, un kā mēs vēlāk redzēsim, ka viņa motivācija ir iegūt sev kaut ko no šīs mācīšanas, no šīs dzīves, no šīs kalpošanas. Viņam būs skaudība, ķildes, bāršanās, zaime, ļaunas aizdomas, ja minējumi par Dievu vārdu. Bet varbūt, ka tas to nenozīmē. Varbūt, tas nozīmē kaut ko citu, kaut ko saistībā ar to, kā šajā laikā, kā šajā kultūrā mēs saprotam lietas. Un tur rakstīts patiesību zaudējuši, vai tie, kam trūkst patiesību, šo cilvēku naidošanās un strīdi. Un tagad 5. pants. Tādu, kas ar dievbību cer iegūt peļņu. Ir cilvēki, un arī daudz jauni cilvēki tiek sapotēti ar šo ideju, ka, ja tu dzīvos dievbīgi, tad tu kļūsi bagāts, tad tu kļūsi veiksmīgs. Tad tik būs. Vai kalpošanā tev visu tik Dievs dos, lai tik tev vislabāk dzīvē klātos. Redziet, bet tas nav evaņģēlijs. Tas nav tas, ko Kristus apsolīja saviem mācekļiem. Un tad, kad mēs ar šādu pieeju ejam kalpošanā, kad mēs šādi pieejam mūsu ticības dzīvē, tad šīs lietas, par kurām Bībele runā, notiks ar mums. Kā Bībelē rakstīts, ir viņi pievils un paši tiks pievilti. Ja, tāpēc mums ir jābūt uzmanīgiem, lai mēs meklējam Dievu prātu un viņa gribu un pieņemam, vai tas nāk ar lielām svētībām vai arī daudziem izaicinājumiem un grūtībām. Un tagad es gribu norādīt uz zudušo rakstu daļu, kas nav atrodama jūsu bībelēs. Bet, ja jūs lasīsiet King James vai krieviski šo te standarta tulkojumu, tad jūs ievērosiet, ka šeit pēc tās frāzes tādu, kas ar dievbību cer iegūt peļņu, tur ir vēl kāda frāze. Un tur ir rakstīts, no tādiem atraujieties. No šiem cilvēkiem, kuri māca citu mācību, kuri ir lepni un tukši, kuri nejādz, par ko viņi runā. Šeit Pāvils viņam saka, no tādiem atraujieties. Ar tādiem neesi sadraudzībā, ar tādiem neesi kopā, ar tādiem neesi kristīgā brālībā, jo viņi nepieder Kristum. Viņi māca maldus. Un tāpēc šodien vēl mazliet kopsavilkot šo tēmu par kristiešu šķelšanos, vai tā ir laba vai slikta lieta, vai Dievs uz to arī vada mūs, vai tieši otrādi, gribu norādīt 2 pamata jautājumus vai problēmas, kuru dēļ mums būtu jābūt gataviem pāraut kādas attiecības. Nebūt sadraudzībā vai sabiedrībā ar kādiem, kuri sevi sauc par kristiešiem, bet patiesībā tādi nav. Vai vismaz viņu dzīvēs, viņi negrib atgriezties un klausīt tam kungam. Un tad, lai tas kungs viņus māca un ved pie sevis. Un tās 2 lietas ir, varbūt jūs jau zinat, viena ir grēks, un otra ir maldu mācības. Un es līdz jums to arī paskaidrošu. 1. korintiešiem 5. nodaļā, 9. pantā Pāvils saka šai draudzē, viņš raksta, es jums esmu rakstījis savās vēstulēs, lai nebiedrojaties ar netikļiem. Un tā kā jūs jau uzreiz uz to varat reaģēt, jā, tad jau mums jāiziet no šīs pasaules, un tieši to pašu šī draudze domāja. Tas viss ir pilns ar netikļiem, ar pasaulīgiem, bezdevīgiem cilvēkiem. Un Pāvils viņam tagad skaidro 1. korintiešiem 5:10. Viņš saka, es nedomāju vispār ar šīs pasaules netiklējiem un mantraušiem vai laupītājiem vai jauku kalpiem, tad jau mums vajadzētu aiziet no šīs pasaules. Bet es jums esmu rakstījis nebiedroties ar tādu brāli, tādu ticīgu cilvēku, kurš sauc par ticīgu cilvēku, izskatās kā ticīgs cilvēks, varbūt viņam ir kristīgs krekliņš, bet kas sauc par brāli, bet patiesībā ir netikls, vai mantraus, vai jauku pielūdzējs, vai zaimotājs, vai dzērājs, vai laupītājs. Ar tādu jums nebūs kopā pat ne ēst. Tad viņš saka, kāda man daļa tiesāt tos, kas ir ārā, kas ir pasaulē? Vai jums nav jātiesā tie, kas iekšā, tos, kas ārā Dievs sodīs? Izmetiet ārā ļauno no sava vidus. Un, protams, ka ir atšķirības starp kādu, kurš ir jauns, ticīgais vai ir kristietis, un viņš krīt grēkā, bet viņš ir nožēlas pilns, viņš lūdz palīdzību, viņš lūdz palīdziet, man es cīnos, es negribu dzīvot grēkā. Bet kaut kas cits ir, ka kāds cilvēks attaisno savu grēku. Viņš negrib nemaz tikt no tā vaļā, viņš negrib nākt ārā no grēka un grēcīgās dzīves. Lūk, šādu cilvēku pēc tam, kad viņš ir pamācīts, kad ar viņu ir runāts, kad viņu ir strādāts, nevajadzētu uzskatīt par savu ticības brāli. Tas ir pēc Bībeles, ne pēc manām domām. Arī Jāņa evaņģēlijā 18. nodaļā Jēzus mācīja. Viņš teica, ja tavs brālis grēko,
tavs brālis, tad atkal runājot par ticīgiem cilvēkiem. Un King James šo teikt, ja viņš grēko pret tevi, bet pieņemsim vispārīgi. Ja tu redzi, ka kāds tavu tuvs ticības cilvēks, ticības brālis grēko, ko Jēzus teica, kas ir jādara? Tad noej un pamāca viņu zem 4 acīm, personīga saruna. Un kad viņš tev klausa, tas ir Jāņa 18, 15, 16. Un ja viņš klausa tevi, tad tu brāli esi mantojis. Un ja viņš neklausa, tad pieaicina vēl 2 vai 1 vai 2, lai no 2 vai 3 liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. Lai tas nav tā, ka tikai tev liekas, bet ja tiešām tur ir problēmas, lai arī citi garīgi cilvēki var runāt šī cilvēka dzīvē un aicināt viņu uz atgriešanos. Bet ja viņš tiem neklausa, tad saka to draudzēji, bet ja viņš neklausa arī draudzēji, tad turi viņu par pagānu un muitnieku. Kādu, kurš sauc par brāli, bet viņš grēko, viņš negrib atgriezties. Pēc tam, kad ar viņu strādā, viņu aicina, viņam norāda uz Dievu vārdu, saka, hei, bet tu saki, Jēzus ir tavs kungs, un lūk, ko Bībele saka, padodies tam, atgriezies no šiem grēkiem. Un viņš to atsakās darīt. Jautājums ir, es nezinu, no kurām draudzēm jūs esat, bet kad pēdējā reize jūs draudzē kāds tika izslēgts, tamdēļ, ka viņš paliek grēkā, viņš neatgriež. Un tad otrā grupa ir maldu mācības. 2. Jāņa vēstulē, 1. nodaļā, 9. pantā Jānis raksta, ik viens, kas aiziet no Kristus mācības, tātad viņš ir zinājis, viņš ir piekritis kaut kādām lietām, bet viņš aiziet no Kristus mācības un nepaliek tanī, tāds ir bez Dieva. Tam, kas paliek šī mācībā, ir tēvs un ir dēls. Un 10. pants. Ja kāds nāk pie jums un nesludina šo mācību, atkal tas sasaucas ar to, ko mēs tikko lasījām, tad neuzņemiet viņu savās mājās un nesveiciniet viņu, ja kas viņu sveicina, ņem dalību viņa ļaunajos darbos. Un šeit ir runa par to, ka mēs viņu sveicinām kā ticības brāli, ka mēs apstiprinām, dodam liecību viņam un apkārtējiem, ka mēs esam ticības brāļi, ka viņš ir tajā pašā ticībā, kādā esmu es. Un Jānis saka, ja tu esi sadraudzībā ar tiem, kuri ir maldu mācībās, vai viņi ir grēkos, viņi ir alku pielūdzē vai kā citādāk, tad neesi sadraudzībā ar viņiem. Nedod viņiem liecību, ka viņi ir tavu ticības brāļi, jo viņi tādi nav. Pēc Dieva vārda, ne pēc manām domām. 1. Timotejam 4.1 ir rakstīts, gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības. Tas ir the faith, tas ir konkrēta ticība. Tas nav vienkārši ticība Jēzum, jo kungs daudz saka, bet tā ir konkrēta ticība, kas sakrīt ar veselīgo un dievbijīgo mācību. Un viņi pieķersies maldu gariem un dēmonu mācībām, padodamies melkuļu liekulīgiem vārdiem, kam paša sirdsapziņa ir kauna zīme iededzināt. Klausieties, ko tie darīs. Tie aizliedz doties laulībā, pavēl atturēties no barības vielām. Te mēs varam konkrētas konfesijas nosaukt. Padomājiet par to, es jums neko vairāk par šo neteikšu. 2. Timotejam 4.1 rakstīts, tad es piekodienu Dievu un Kristus Jēzus priekšā, kas tiesās dzīvus un miruši. Viņa parādīšanās, viņa valstības minēdams, pasludina Dievu vārdus, uzstājies laikā, nelaikā, norāja, brīdina, paskubina. Kādreiz mums liekas, ja Dievu vārds tiek mācīts, tad jau vajadzētu tikai mums labi justies, bet paskatieties, kas ar to vārdu jādara. Norāja, brīdina, paskubina ar visu pacietību un mācību. Un tad viņš saka, jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību. Viņi negribēs dzirdēt to, ko Dieva vārds saka. Kas negribēs dzirdēt? Pasaulē nekad nav interesējis. Nē, viņš runā par tiem, kas ir ticīgi, par tiem, kas ir kristieši, tās pēdiņās saucamie. Tie uzkraus sev mācītājs pēc pašu iegribām, kā no ausis sniedz, un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Apostols Pāvils to 2000 gadus atpakaļ jau brīdināja. Kā jūs domājat, kā ir šodien? Vai šodien pastāv tādi cilvēki, kur negrib dzirdēt veselīgo mācību, kur negrib turēties, kur negrib paklausīt? Tādas ir draudzes, savienības, konfesijas. Tālāk varat paši meklēt, padomāt. Viņš saka, pienāks laiki, kad tā tas būs. Un šeit galvenais ir mums katram izvērtēt mūsu sirdi, vai mums tiešām rūp, vai mēs gribam dzirdēt un ticēt tam, ko Dievvvārds saka, vai mums patīk. Kā mums kāds, kas mums patīkami izskaidro, ka tas ir tas labais un pietiekamais veids, vai ne? Titam 3.9. Te ir tagad parādīts, kā ir jādara, ja gadījumā kāds tavs brālis, kurš nevis māca un ir tas galvenais aģitātors, bet kāds, kurš vienkārši turās pie maldiem. Kas mums ir jādara? Titam 3.9. Bet no ģeķīgiem strīdiem un cilts rakstiem, ķildām un bauslības kariem izvairies. Tie ir nederīgi un tukši. Bet tagad cilvēku, 10. pants, Titam 3.10. Cilvēku, kas turas pie maldu mācības, vienreiz un otrais pamācīs, noraidi, zinādams, ka tāds ir samaitāts un grēkodams pats sevi notiesā. Tātad vai kristietība ir sašķelta? Patiesā kristietība nav. Un visi tie, kas dzīvo un staigā pa šauro ceļu un turās pie Dieva vārda veselīgās mācības, tie ir vienoti savā starpā. Bet es domāju, ka tagad ir laiks, kad Dievs sāk tīrīt savu klonu, savu draudzi, un daudziem meliem un maldiem ir jātiek paceltiem gaismā, lai kā
Apostols Pāvils kādā vietā rakstīja, ka šiem novirzieniem vai ķecerībām ir jābūt, lai parādītos tie, kur ir pārbaudīti, tie, kur ir brieduši, tie, kur zina, par ko viņi runā. Jo tad, kad mēs varam ieklausīties vienos un ieklausīties otros, tad tie, kuri meklē patiesību, kuriem ir mīlestības patiesība, viņi sadzirdēs tos, kur runā saskaņā ar rakstiem un kur runā to, ko mēs vēlamies dzirdēt. Un tāpēc Kristus dēļ, viņa upura dēļ, tam dēļ, kas viņš ir un ko viņš mums nozīmē, mums nākas viņa vārdus un viņa mācību turēt augstāk par cilvēku un dēmonu mācībām, par kurām Pāvils brīdina. Viņa dēļ un viņa mācības dēļ mums nākas atzīt un uzskatīt kādus, kurus mēs ļoti mīlam. Kādreiz tie var būt mūsu brāļi un māsas, mūsu tuvi draugi, bet mums redzot, ka viņu dzīves neapliecina, ka viņi ir šaurā ceļa gājēji un Kristum piederoši, viņam sekotāji. Mums nākas arī viņus uzskatīt un pret viņiem attiekties nevis kā pret ticības brāļiem un māsām, bet kā pret misijas lauku. Ne jau viņus pazudinot vai notiesājot, jo kādā vietā ir teikts, kad izturies laipni pret šiem cilvēkiem, jo varbūt Dievs dos arī viņiem atgriezties. Tas nenozīmē, ka pret šiem, kas sauc par kristiešiem un dzīvo grēkā vai maldos, ka mums viņus vajag patriekt un teikt, es nekad neko kopīgi negribu ar tevi. Bet nē, mums vajag viņiem norādīt uz šiem liekām, aicināt atgriezties. Un novilkt skaidrs robežu un teikt, Dievs man ir svarīgāks, patiesība man ir svarīgāka, un ja es nevaru tev runāt par tām lietām, brīdināt, norādīt uz tām lietām un lūgt kopā ar tevi, lai tu nāktu ārā no tām, tad mēs nevaram būt brālīgā ticīgo sadraudzībā. Tad es lūgšu par tevi, lai tu nāktu pie patiesas atgriešanās. Nu, lūk, un tad noslēdzot, es gribētu aizvest mūs uz Mateja evaņģēlija 12. nodaļu. Mateja evaņģēlija 12. nodaļā Jēzus mums palīdz ieskatīties tajā, ko viņš saskatīja, kas ir tie patiesie brāļi un māsas. Jo šodien mēs runājām par brāļiem, par ticības brāļiem, par viltus brāļiem, uz ko arī Pāvils šajā vēstulē Timotejam norādīja. Viņš saka, tie, kas nemāca šo vārdu, neturās vai nepiekrīt tam, ko Jēzus ir mācījis. To neuzņemiet, no tiem atraujieties. Un šeit Jēzus mums pavisam vienkārši parāda šajā notikumā, kad pie viņa pienāca un teica, ka viņa brāļi viņu meklē. Un es izlasīšu no 46. pantā, tad Mateja 12:46. Un tur rakstīts, un viņam tā uz ļaudīm vēl runājot, tad Jēzus mācīja un sludināja uz ļaudīm. Redzi, viņa māte un viņa brāļi stāvēja ārā un gribēja ar viņu runāt. Un kāds uz viņu sacīja, redzi, tava māte un tava brāļi stāv ārā un meklē ar tevi runāt. Un tie ir viņa asins radinieki. Un mēs teiktu, tā taču ir ģimene, bet garīgā ģimene ir daudz nozīmīgāka. Tā ir tā draudze, kur jūs esat bibliskā, veselīgā draudzē savienot savstarpēji, kur jūs cits citu paciešat, kur jūs cits citam piedodat, kur jūs par citu rūpējaties, kur jūs viens otru mīlat. Un no tieši tās mīlestības pasaule redzēs, ka mēs esam viņa mācekļi, kā mēs mīlēsim tos, ar kuriem mēs esam savienot vienā organismā, vienā draudzē. Ne vienkārši ar visu globālo kristietību, universāliem kristiešiem, ne, bet ar konkrēto draudzi, ar konkrēto ģimeni. Un skatieties, tagad Jēzus viņam parādīs, kas ir tā ģimene, kas mums jāvērtē visaugstāk. Atcerieties, Jēzus teica, ja tu neienīsti kādā vietā, ja tu neienīsti, vai tu savu tēvu, savu brāli, savu māsu, savu nāmu un visu pārējo, tad tu nevari būt mans māceklis. Vienlīdz Jēzus ir teicis, vai Dieva vārds saka, lai mēs godājam savu tēvu māti, ar mums jāatcerās, ka tā mīlestībai, kas mums ir uz Dievu, ir jābūt tik lielai un tik daudz pārākai, ka tai dabīgai mīlestībai, kas mums ir uz mūsu tuvākiem, uz maniem bērniem, uz manu sievu, ka tai jāizskatās kā naidam, jo es mīlu Dievu daudz vairāk, un es paklausīšu Dievam, nevis tiem cilvēkiem, kuri arī man ļoti daudz nozīmē. Un tad Jēzus viņiem atbildēja 48. pantā. Viņš sacīja, kas ir mana māte un kas ir mani brāļi? Viņš sacīja, redzi, mana māte un mani brāļi. Viņš to norādīja uz šiem, tātad 49. pants. Un roka izstiepas pār saviem mācekļiem. Viņš teica, redzi, mana māte un mani brāļi, jo kas dara mana debesu tēva prātu, tas ir mans brālis un mana māsa un mana māte. Tāpēc vai kristietība ir sašķelta? Patiesā kristietība tāda nav. Bet mēs dzīvojam atkrišanas laikmetā. Pirmā lielā atkrišana notika tad, kad Konstantīns izveidoja katoļu baznīcu. Un pēc tam daudz dažādas kustības un grupas ir izveidojušās vēlāk, kas atkāpjās no veselīgās mācības, kas netur Kristus pavēles, kuri godā cilvēkus, pieredzes un nevis Dievu, un no tādiem izvairieties. Tāpēc šodien es aicinu jūs katru pārmeklēt savu sirds un pārdomāt,
vai jūs gribat sekot Kristum? Tajā pašā Mateja evaņģēlija 7. nodaļā Jēzus teica, plats ir tas ceļš, kas ved uz pazušanu, un daudz ir to, kas tur aizies. Bet šaurs ir tas ceļš, un šauri ir vārti, tas ir Kristus Jēzus, kas ved uz mūžīgo dzīvību, un maz ir to, kas to atradīs. Un šī ideja par plato un šauro ceļu, tā nerunā par pasaulīgo dzīvesveidu un par kristietību. Jo kontekstā mēs redzam, uzreiz pēc tam viņš runā par šo, ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs. Kontekstā mēs redzam, ka tas platais ceļš ir kristietība. Kristietība, jo katrs kristietībā var atrast, ka kāds mācīs to, ko tu gribi dzirdēt. Ja tu gribi, lai Dievs ir tavs apgādātājs, kurš tikai visu tev dod, ko tu gribi, tu vari atrast tādu sludinātājs. Ja tu gribi, lai tu dzīvo, vienalga, ko tu vien izdomās, tu vari atrast kādu, kurš, kā mēs zinām, jaunā laikmeta sludinātāji arī māca no Bībeles. New Age mācība arī ļoti daudz ir, kas vienkārši ņem raksturvietas un māca New Age mācības, burtiski New Age mācības no Bībeles. Tātad tu vari atrast savu kristietību, bet tie visi ceļi ved uz pazušanu. Bet ir tikai viens ceļš, kas ved uz mūžīgo dzīvību. Un tie ir tie, kur Jēzus, kad viņš kādreiz runāja uz pūli, un pūļi viņiem brīžiem sekoja, viņš darīja zīmes un brīnumus un dziedināšanas, un viņi varēja paēst, un varēja dzirdēt un piedalīties īpašos notikumos. Un tad bija reizes, kad Jēzus runāja lietas, un tas pūlis atstāja viņu. Viņi piedauzījās, piemēram, viņš teica, jūs nedzerat manas asins, tad visi tie aizgāja. Un tad Jēzus pastījās saviem mācekļiem, viņš teica, vai jūs arī aiziesiet? Iet prom. Un ko viņi atbildēja? Kāds nezina? Viņi teica, kurp lai mēs ejam? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Ja tu gribi mūžīgo dzīvību, tā nav vienkāršā vai lētā kristietība vai cheap grace, kā mēs esam dzirdējuši pasaulē. Tā nav seeker-friendly draudze, kurā tev vajag atrasties. Tas ir tas šaurais ceļš caur Kristus upuru un pilnīgi padevību un padošanos viņam. Tā kā Pāvils teica, jo dzīvot man ir Kristus, bet mirt ir iegūms. Ja tu vēl aizvien dzīvo sev, tev dzīvot nav Kristus. Un tāpēc jaunieši pārmeklēt savus sirdis. Šis ir nopietni. Ir forši būt kopā, ir forši būt sadraudzībā, bet Kristum sekojam mēs katrs personīgi. Tā nav patiesa kristietība, ka mēs sanākam kopā, lai gan tas ir svētīgi, ka mēs sanākam kopā un paplaukšanam. Patiesā kristietība ir tad, kad tu aizej mājās, esi viens, ka tu esi savā skolā, ka tu esi savā darbvietā. Kad tu saskaries ar saviem izaicinājumiem, ka atkal nāk kārības. Vai tu cīnies pret to tā kā līdz asinīm? Vai tu ienīsti grēku? Vai tu mīli patiesību? Jākabs teica, vai jūs nezināt, ka pasaules draugi ir dievienaidnieki? Vai jūs gribat būt pasaulīgi, vai jums patīk pasaulīgas lietas? Vai jūs gribat būt svēti? Bez svētas dzīves neviens to kungu neredzēs. Tāpēc iziesim ārā no to vidus, lai kristietība ir sašķelta, un tas ir pēc Dieva prāta un Dieva gribas. Bet ar tiem, kas meklē viņu vaigu, ar tiem mēs saskatāmies un esam vienoti. Esiet svētīti.